Teritorija, kur šobrīd Talsos taps jauns katastrofu pārvaldības centrs, nav oficiāls dendroloģiskais parks, taču aptuveni 30 gadus kādreizējā Talsu daļdārzniece tur stādījusi retus kokus. To vairāk nekā 100. Pašvaldībai izdevies izpildīt iedzīvotāju lūgumu – kokus nevis nozāģēt, bet pārstādīt. Tā ir unikāla pieredze, un, manuprāt, ārpus Rīgas mēs būsim pirmie, kur tik liels koku skaisti tiek pārstādīts kādā no pilsētām. Un mēs esam unikāli ar to, ka šie ir arī unikāli dendroloģiski retumi, kas tiek pārstādīti. Tāpēc tā interesanta pieredze arī ekspertu komandai. Pati koku pārstādīšana viņiem ikdiena, taču šeit dzīvē ieraudzījuši iepriekš neredzētus eksemplārus. Izdevies pārstādīt aptuveni 50 koku. Visiem kokiem atrada šajā teritorijā vietu, atbilstoši koku grupām, kas jau tur stādīs, tātad kļavu grupas, kastaņu, liepu, un sugas tika kombinētas kopā. Nocirst nācās tikai 7 bojātus vai nokaltušus kokus. Likvidējamo sarakstā bija arī stepes goba sudrabaini baltām lapām, jo tai vienkārši teritorijā vairs nebija vietas. Taču radās ideja atrast tai vietu citur pilsētā, un skats, kā izmēros lielu koku ved cauri pilsētai, bija iespaidīgs. Jaunajā vietā koks izskatās tik organiski, it kā būtu atradies tur gadiem. Tomēr 1. un 2. gads tam būs izaicinājuma laiks. Un kas ir pats svarīgākais, tā ir laistīšana. Ja mēs nodrošināsim to laistīšanu tik, cik kokam nepieciešams, tad tā ir liela uzvara uzreiz kokam, ka viņš ieaugās. Koki depo teritorijā būs būvnieka pārziņā, bet stepes goba līdz salnai jālaista pašvaldībai un jāsāk pavasarī, vasarās pat katru dienu. Arborists atzīst, ka rudens pārstādīšanai ir labākais laiks. Jo tad koks aiziet miera periodā, mēs viņu nemokam, viņš šobrīd ir izrakts un atvests, mierīgā prātā aiziet ziemas miegā. Jo tas nebūtu labi karstā laikā vasarā pārstādīt, jo tad visa fotosintēze, viss kokam notiek ļoti intensīvi un nepieciešams ļoti daudz mitrums. Ap stepes gobu vēl paredzēti vienvietīgi atpūtas krēsli, velonovietni un atkritumu urna, lai to izveidotu par jaunu atpūtas vietu. Tikmēr depo teritorijā izdosies īstenot vēl vienu iedzīvotāju ieteikumu. Ar visu to, ka šie stādījumi ir sastādīti ļoti blīvi, būs izbūvēti celiņi, pa kuriem arī šos stādījumus varēsim apskatīt, kā arī šogad jau, kad mēs gājām gan maijā, gan jūlijā un tagad starp šiem stādījumiem, katrs koks ir citādāks, un līdz ar to būs interesanti izskatīt katru no kokiem un kā tie mainās līdz gadlaikam. Pašvaldība sola sekot līdzi un uzraudzīt, lai koki neciestu katastrofu pārvaldības centra būvdarbu laikā. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.